Geto Games pastāvēs līdz cik ilgam laikam? Līdz mūža galam? Tu jau nevar tā pateikt, jau miezi nāc tev apspēlēšanu. Tā kā, pagaidi, to no sākuma jānospēlē zināms sacensību skaits, jākvalificējās, tev vispār jātiek līdz tam miezim ir. Bet tur tas ceļš ir tā kā līdz kosmosam. Tas pats galvenais iemesls, kāpēc mēs nākam kopā, ir šī sacensība. Līdz ar to vienkārši toreiz bija vairāk tāds traļu vaļi un tāds tusiņš un tā tālāk. Šobrīd ir tāds mirklis, kad ir it kā tā sacensība. To traļu vaļu izdodas uztaisīt tur festivālos un kaut kādos lielākos notikumos. Sveiciens visiem! Mēs esam podkāstā Sajies jau 2. sezonā un 2. epizodē. Un kā jau ierasts, nekas līdz šim nav mainījies. Pie mums ciemos ir kāds viesis, un šodien tas ir Geto Games līderis. Savā veidā, es pat teiktu, arī taisnības cīnītājs un noteikti darba cilvēks, bet arī vakarā ģimenes cilvēks. Vispār, ne tikai vakarā, bet overall. Es vēlos pieteikt Raimondu Elpekānu. Sveiks, Raimond! Čau, Madara! Par cik mūsu podkāsts saucās Sajies, un pirms mēs metamies iekšā visā podkāstā, man ir vienmēr tāds iesildošais jautājums. Kad tev pēdējo reizi kaut kas sagāja? Tas varbūt kaut kas ļoti primitīvs, tas varbūt kaut kas nopietnāks. Tā kā, tad, kad tu varēji pateikt, sagāja, viss kārtībā. Sagāja. Es pāris dienas atpakaļ biju vēl jau Gruzijā, un man bija jāsaliek savu elektrovelospēdi. Ja es viņus tur vedu, tur baterijas nevaru vest ar lidmašīnu, tad viņus vedu tur citā veidā, un es riteņus vedu lidmašīnu, un galā man viņi bija tā kā jāsaliek, un patiesībā tas darbiņš nav mums tik vienkāršs, jo tur tā kā jānoņem te elektromotoru nost, un tad viņi jāpieskrūvē klāt, un tur visādas tur trosītas, un lai nekas neko neaizspiež, un lai tas viss vēl funkcionē un strādā. Un tad man sagāja viss. Bet man pirmo reizi nesagāja, tad es izgulēju 2 naktī beidzu. Es saprotu, man te kaut kas neiet. Tad aizgāju gulēt, nākamā rītā kā cēlos, tā viss sagāja. Dažreiz labāk ir vienkārši aiziet gulēt un no rīta piecelties, un tad tas vienkārši tā aiziet. Rīts gudrāks par vakaru. Ļoti pareizi. Es domāju to, kad sāksim no pirmsākumiem. 2009. gads, vai ne? Pareizi, kas tu man droši labo. Sākās Geto Games. Kas bija tas? Tā veiksmes formula vai tie mājas pamati, lai tas vispār aizsāktos? Kāds tad bija Raimonds, lai tas viss aizietu? Kā tu salastīji savu komandu? Kā jūs nonācāt līdz sākumam, lai tas notiktu? Līdzīgi kā tu pieminēji, kā jūs arī savā podkāstā, kur gaismas tiek ņemtas no kultūras centra, kamera no viena drauga, statīvs no otra drauga, un tieši tāpat arī sākās Geto Games. Vienkārši tas bija noteikts laiks. Bija tāda zināma depresija sabiedrībā, jo bija finanšu krīze. Un es pieļauju, ka tas bija laiks, kad visvairāk laikam latvieši aizbrauc projām no valsts un tādā masveidā. Arī es biju viens no tiem, kuram principā bija doma par došanos arī kaut kur uz Angliju, tur, kur brauc laikam lielākā daļa. It kā to laimi meklēt? Jā, meklēt laimi. Un kaut kā vienkārši salikās tā, kad iepazinos ar Ilonu Bučevsku, jo gribēju tur nopirkt vienu basketbola grīdu un aizvest tur arī pārdot tālāk. Un kaut kā iepazinos, un viņi man ievilka pirmajā pasākumā, kurš saucās Street Basket Extreme. Ja es biju tā kā atbildīgs par to ielu basketbola daļu, un tad biedrība Vantis tā kā uzņēmās šo te ekstrēmo daļu. Un viņi arī bija tie, kas kūrēja tajā laikā, un kuri izveidoja pašu Grīziņkalnu parku kā pirmo skateparku. Un pēc pirmā pasākuma, 2009. gada 16. maijā, es sapratu, ka tā ir lieta, kura man nenormāli patīk. Un bija tā, ka laikam tā bija pirmā reize, kad man pienāca cilvēki klāt un teica tādus īstus paldies vārdus. Un es domāju, tas man ļoti, ļoti motivē, jo tomēr sportā tajā laikā tu saņēmi kaut kādas balvas un kaut kādas medaļas vai vēl kaut ko, bet viss bija caur tādu hārdu močīšanu. Un reti, kad tur kāds treneris, tas vēl nebija tas laiks, kad treneris šausmīgi slavēja. Tas bija laiks vēl, kad dzīna. Un varbūt šī te uzslava man pēc 8 nomainītām skolām un tā bija kaut kas tāds, kas man nomotivēja iet tālāk. Un tu atceries to pirmo pasākuma dienu? Jā. Kādas bija sajūtas? Milzīgs uztraukums. Bet tas nebija tāds uztraukums, kā es redzu, kā uztraucās citi cilvēki. Tas bija tomēr tāds zināms gandrījums par to, ka bija ļoti daudz kas izdarīts. Visu, ko varēja izdarīt savām rokām, visu, ko varēja izdarīt ar draugu rokām, visu, ko varēja tajā laikā piesaistīt no čomu kompānijām un viņu pirmajiem biznesiem, jo tomēr man tad bija 23.
Un tad man nebija tur katrs otrais čoms uzņēmējs. Nu, tā kā tomēr visi vēl tādi zaļi. Visi tādi zaļi, tā kā jums tagad skolā tur kurš būs kurš pēc cik gadiem, to jau jūs paši redzēsiet. Bet tādā brīdī bija tik daudz, kas izdarīts. Gačo bija pasākumu vadītājs, un tajā laikā vēl Gačo nebija tik liels Gačo. Viņš jau bija tāds, viņam bija 25, 26 gadi. Nu, tas nozīmē, ka viņš bija tāds, kas viņš varēja būt. Viņš bija jaunāks nekā tagad Prusaks laikam. Tā kā līdz ar to Gačo tajā laikā bija kā vadītājs. Gačo sāka vadīt pasākumu, un es saprotu, ka viņš īsti nerubīja basīti. Tas man bija tāds bišķiņ stress. Un viņš forši visu vadīja, visu tur tā, komunicēja cilvēkiem. Viņš tāds drosmīgs, jo viņam tomēr bija pieredze mikrofonu. Es skolā savukārt nevarēju dzejolīt noskaitīt klases priekšā, jo es varēju tur piekaut pusklases, bet es nevarēju dzejolīt noskaitīt. Baigi tāds, nevarēju, jo laikam nebija mācījies vai kaut kā tā. Un savukārt paņēma mikrofonu rokās, sākumā izdzirdēja savu to balsi, un tas bija vēl lielāks pārdzīvojums un stress. Jā, jo mikrofonā tas gan pavisam savādāk. Un arī podcastu rakstīt nav tik vienkārši. Es vēl tagad par to ķēru stresu. Man rīt jāieraksta 2 podcasts, arī es uztraucies. Man jāsaka to jautājumu un tā. Jā. Bet tajā dienā, tu visu laiku esi uz tādu adrenalīnu. Un tu 3-4 naktī beidz kaut ko tur krāmēties, tad tu 9 no rīta vai 8 jau esi atpakaļ, pēc 2 stundu miega, un pirms pirmā pasākums laikam gulēja kāds 2 līdz 4 stundas naktī, kādu pusotru mēnesi. Bet spēks bija, motivācija bija ļoti augsta, un viss bija baigi super, tikai tas, kad pirmais pasākums bija lielā mīnusā, priekš tā laika tie bija kaut 3,5 lati. Vai? Jā, un nezināju, kā to naudu īsti tur rados un savāks un tā, bet es tur tiku ar to galā. Tā kā bija daudz paldies, bija priekš tā laika, priekš manības bija liels mīnus. Un, kaut kā tā. Tu minēji tikko par tiem kontaktiem un par tām ambīcijām, un kad beigās tur vēl citi cilvēki tajā visā iesaistās. Un es šķirstīju tavu Instagram, un tur bija viens posts, ka tu atskatījies uz šo te, kā ir bijis Geto Games pirmsākumos. Un tur bija, man ļoti patika tas posts par to Skonto halli, kad pēc vasaras sezonas izdomājāt, ka vajag turpinājumu un uztaisījāt Skonto hallē. Un tu rakstīji, kad izdevās sarunāt tā, ka tur tikai bija komunāli nepieciešami apmaksāt. Un vajag tur to grīdu vajadzēja uzklāt, un visi brīvprātīgie. Par cik es tagad arī darbojos tādā kā jauniešu vidū, man šķiet, ka dažreiz trūkst tas brīvprātīgā iniciatīva, ka visu laiku ir tas jautājums, kas man par to būs. Kādreiz bija vieglāk. Jā, un es gribu ar tevīm par to parunāt. Kā ir tagad? Tagad ir daudz grūtāk. Vienkārši ir 2 reizes mazāk jauniešu Latvijā pēc būtības. Jāsaprot, tad, kad es sāku, tad bija 495,000 jauniešu Latvijā. Tas ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Tā varētu būt apmēram tā auditorija, kurus tu gribētu aicināt sev palīgā. Un šodien tie ir 235,000. Un kamēr es saku, tie 235,000, to skaitli es saku jau pēdējos 2 vai 3 gadus. Tas nozīmē, ka patiesībā varētu būt arī vēl mazāk. Rēķini tev ir, ja toreiz man bija 40 bērni, jauniešu bērni. Jaunieši. Es domāju, tur bija vecumā līdz 25 gadiem. Mēs bijām kādi 40, tiešām uz brīvprātības principu, unikāli, absolūti. Tad šodien tie būtu jau 20. Un tad vēl iedomājies, ja darba tirgu šobrīd ir attīstījušies tur ļoti daudz jaunu uzņēmumu Latvijā, kur ir vajadzīgi cilvēki. Un, tomēr valsts pēc neatkarības atgūšanas, zināmā mērā, ir mainījusies pēc Padomju Savienības, tur kapitālismā. Cilvēki nodarbojas ar uzņēmējdarbību, kaut ko eksportē, kaut ko dara un tā. Līdz ar to diezgan pietrūkst labi darboņi. Un es teiktu, ka tie jaunieši 40, kuri toreiz piedalījās Getiņa veidošanā un organizēšanā, tie jau visi bija spējīgi cilvēki. Vienkārši tas bija tāds krīzes laiks, kad darba nav un cilvēki kaut ko piehaltūrē. Un viņiem bija kaudze laika, ļoti kvalitatīviem cilvēkiem, bija kaudze laika, lai ieguldītos labā, tādā revolucionārā idejā. Jo tā galvenā doma jau bija, lai jaunietis būtu sadzirdēts. Jo līdz tam jau bija televizors, nebija sociālie tīkli. Un valsts jau translē to, ko viņi gribēja translēt. Un tas, kas bija, kā vajadzēja, tā zombēja. Šodien bija savādāk. Šodien tomēr sociāla tīkla dod iespēju
pašiem tur sekot dažādiem burbuļiem, dzīvot. Citi varbūt vispār dzīvo tādā timelīnā, kurš vispār nekā ar Latviju nav saistīts. Kurš nezinu, tur Amerikas vai Austrālijas vai Korejiešu kaut kādā tur un tā. Tāpēc tas bija tāds interesants laiks un vieta. Un šodien, lai savāktu kopā 40 jaunus cilvēkus un kaut ko darītu, kaut kas līdzīgs varbūt izdodas Burzmai, varbūt. Bet tas arī citādāk, jo tur tomēr ir kaut kāds mazais tāds startupa mērķis. Arī mums bija mērķis par startupu. Tā nebija doma, ka tas mūžīgi tam jābūt sociālam un tā. Bija doma pieteikt, ka jauniešiem ir vajadzīga platforma, kad ir svarīga šāda izpausmes forma, jo tā izpausmes forma bija veidot platformu, kur attīstīties cilvēkam kā fiziski, tā morāli. Un es viņu veidoju tādu, es domāju, ja manā jaunībā man būtu tāda vieta, kur izreaģēt, tad ar augstu varbūtības vienkārši taisīt mazāk sūdus. Un, ja man būtu tur 15, 20 turnīri vasaras sezonā, man būtu kam koncentrēties, tur galvenā balva brauciens, jo es jau biju tāds, savu vecumu tomēr labs spēlētājs, un spēlēju izlasēs un tā. Un es domāju, ja kaut kas tāds būtu bijis, tad es droši vien vairāk koncentrētos tam, nekā šļūt tikai par nesklubiem un nezinu, tur pret rītu varbūt izkautos, tad varbūt tur pamuktu no policijas un tā. Tāds bija galvenais mērķis. Jā, ok, super. 16 sezonas. Tas ir, tas ir daudz. Tas jau līdz 2 gadu un pilngadību no sērijas. Es gribēju pajautāt, ir tāda lieta, ka ir tāds teiciens Rainim pastāvēs tas, kas pārvērtīsies. Tas, kas mainīsies. Tas, kas, ok, labi, jā, es atvainojos. Bet doma ir pareiza. Kā jūs noturat to uzmanību, to savu aktualitāti šo 16 gadu garumā, ka jaunieši grib nāk un tā kā ir nomainījušās paudzes no tagad jau vispār noteikti tādi ķipari, kas tur nāca spēlēt, tagad jau ir liela vīrieši. Un, kā jūs noturat to aktualitāti jauniešu acīs? Ir ļoti sarežģīti to darīt, un es gribu domāt, ka es esmu diezgan... Es saku, ok, mēs tā kā mainīsimies, bet mēs nemainīsim vienu lietu. Tātad, lai uzvar stiprākais, tad vienmēr godīgs spēles princips, jo jebkurās sacensībās, tad, kad sākās kaut kādi tur triki ar organizatoriem un kāds kaut ko ielobē un kāds kaut ko pastumē pavēl, getiņā tā nav. Getiņā tu nevar uzvarēt, ja tu neesi vienkārši elementāri stiprākais. Tur ir kaut kāda veiksmes, neveiksmes faktori, bet es nekad neesmu ietekmējis nevienas spēles rezultātu un līdis tajās lietās. Nekad nav bijis tāda netīra spēle. Tālāk, mēs katru dienu ejam uz darbu un meklējam šīs te jaunās idejas. Jā, šobrīd atkal mēs tur laižam gaisā geto faktoru, skatāmies tur mainam varbūt nedaudz tur formu un tā tālāk, bet tās pamata izpausmes un gan basketbols, gan futbols, gan tur florbols, cīņas vai dejas, tomēr tam jaunietim nemainīgi, kamēr būs šie sporta veidi un kamēr būs, tie jau tomēr ir masveidīgākie sporti. Tur basketbols, futbols, 2 masveidīgākie sporti Latvijā. Tātad to kritisko masu jau tev tik un tā saražo sporta skolas. Tam bērnam ir prasmes šajā lietā. Un mēs konkrētos sporta veidus izmantojam kā instrumentu darbā ar jaunieti. Mēs runājam tagad tā ļoti pieauguši. Ja? Bet es esmu atšifrējis tās darbības kaut kādos terminos vai kaut kādā formulā, lai vispār varētu saprast parasts cilvēks, tas, kurš varbūt tur nav bijis, lai klausoties varētu saprast. Mēs izmantojam sportu darbā ar jaunieti un izmantojam tos sporta veidus, kurus visvairāk cilvēki jau ir apguvuši. Tādā veidā veidot kritisko masu, jo šodien veidot kritisko masu, pieņemsim, tur tamborēšanas pulciņu uztaisīt. Droši vien, ka tūkstošiem cilvēki neies tā kā tamborēt, jo, ja tamborēšanā būtu NBA, un ja ar tamborēšanu varētu pelnīt miljonus un miljardus, tad ar augstu varbūtību, ka pasaulē tamborēšana būtu, vienkārši citā vaibā. Olimpiskās spēlēs varbūt notikt tamborēšana. Olimpiskās spēlēs varbūt notikt tamborēšana, un tad jau tas būtu tuvāk, lai tu varētu radīt kaut kādu zināmu masveidību. Kaut gan Olimpiskās spēles galīgi nav fakts masveidībai. Tāpēc, kad sporta veidi būdami masveidīgi nonāk Olimpiskās spēlēs, bet te ir jautājums, vai tas palīdz vai tomēr bremzē. Jo, pieņemsim, 3x3 basketbolā ir tā, ka ja kādreiz tas bija tāds tusiņš priekš draugiem un jauniešiem un tā tālāk, un tas bija tāds for fun,
un te pēkšņi viņš paliek par olimpisko sporta veidu, tiek atlasīti 4 vai 8 spēcīgākie džeki, aizvest uz olimpisko vienību, viņiem uztais fiziskos testus, viņiem iedod treniņu programmu, treneri, stipendiju, viņš var nodarboties tikai ar to, un kas notiek, un tie cilvēki vienkārši, ja viņi bija bišķiņi labāki par pārējiem, tad tādā brīdī viņi attālinās, viņi paliek tik daudz stiprāki par pārējiem, un tiem pārējiem, viņi, par cik ir nenoķerami, viņiem zūd motivācija. Jo cilvēks visu laiku zaudējot, un tā kā cilvēki nāk cīnīties par 2., 3. vietu. Un tādā brīdī, kad bija A izlase un B izlase 3x3 basketbolā, tādā brīdī viņi principā nokāva tādu zināmu masveidību. Un tas nav slikti, tā vienkārši ir daba. Tā ir tādā brīdī, kad nonāca olimpiskās spēles, pieķerās klāt pro, un vairāk tu nevari būt krūtākais 3x3 basketbolā. Un tagad līdzīgi kā boksā un citās lietās, tu jau tam Maikam Taisonam tu tā nevari tikt klāt. Tu jau nevari tā pateikt, jau miezi nāc tev apspēlēšanu. Pagaidi, to no sākuma jānospēlē zināms sacensību skaits, jākvalificējās, tev vispār jātiek līdz tam miezim ir. Bet tur tas ceļš ir tā kā līdz kosmosam. Līdz ar to tam jaunajam sportistam vairs nav tā kā bija kādreiz, ka getiņā tā for fun, vienu nedēļu uzvar vienu, otru nedēļu uzvar otru, un viņš vairs nekad nebūs krutākais 3x3 basketbolists, jo tur ir tie džeki, kurus viņš nevar noķert. Līdz ar to tā ir tāda zināma specifika. Jā, ok. Bet tagad nedaudz atgriezīsimies atpakaļ. Lai kaut ko šādos būvētu kā Geto Games, ir nepieciešama komanda. Tā kā bez komandas tu viens pats tu nevarēsi visu izdarīt. Šo 16 gadu sezonu laikā, kāds ir mainījies tavs priekšstats par komandu? Tev bija 22, 23? 22, jā. Ko tu esi iemācījies kā līderis tajā visā? Kādi ir tavi tādi ieteikumi tiem, kas arī kaut ko dara, viņi nolasījuši komandu, un mēs zinām to, ka cilvēki mainās, var gadīties visādi, kāds aiziet prom, ka atkal jauns apnāk, tad tas ir jāapmāca. Ko tu kā līderis šim projektam esi iemācījies par komandu kā tādu? Pirmkārt ir tā, ka tā Getiņa core komanda, tie 10-15 cilvēki, kurus tā var redzēt katru dienu virujā, tas ir aptuveni tas pats apjoms, kurš bija jau gandrīz tos pašus 15 gadus atpakaļ. Ko es gribu teikt? Jā, viņi rotē kaut kāda daļa, kaut kāds pavisam kors ir kādi 5 cilvēki, kuri tikpat kā nav nomainījušies. Kaut kādā 7. gadā, kad pirmie cilvēki sāka pamest kuģi, tad bija baigā dusma, tāda, jo likās, mēs esam kopā un tā, un tu jau vēl nedomā, ka katram cilvēkam var būt kaut kāds savs liktenis, kaut kādas savas izvēles, un viņam varbūt nemaz to lēmumu nav bijis tik viegli pieņemt, bet viņš iet to savu ceļu. Un tad ir tāda pirmais brīdis, tāda dusma, tad paiet kaut kādi 2-3 gadi, kāda 10. sezona. Saprot, var arī citādāk. Vienkārši, es varbūt tagad runāšu konkrēti par Renāru Zeltiņu. Jā, tur Renārs Zeltiņš, bet Renārs aizgāja kādā 8. 9. sezonā. Vienkārši viņš tur tā aizvien vairāk sāk iesaisties citos projektos, un tā kā Getiņā palika viņš mazāk. Un likās, kā tā, jo viņš bija tomēr tāds tēls, tas, kurš nāca ārā kameras priekšā un tā. Bet kas tur nomainījās? Tur nomainījās pirmkārt, kad mēs bijām ar Renāru pirmie, kuri nāca ārā ar savu YouTube saturu. Jā, mēs bijām tādi. Jā, un tas bija tāds, wow, šodien ar YouTube saturu nāk ārā katrs, kuram liekas... Kuram nav slinkums no sērijas. Jā. Līdz ar to svarīgi ir nepazaudēt pašu pasākumu formu kā tādu. Tomēr tur tas pats galvenais iemesls, kāpēc mēs nākam kopā, ir šī sacensība. Līdz ar to vienkārši toreiz bija vairāk tāds traļi vaļi un tāds tusiņš un tā tālāk. Šobrīd ir tāds mirklis, kad ir it kā tā sacensība. To traļi vaļi izdodās uztaisīt tur festivālos un kaut kādos lielākos notikumos, jo arī zināmā vecumā tev tas traļi vaļi nāk ārā tā kā pats no sevis. Jā. Un tad ir kaut kāds brīdis, ja tu esi profesionāls traļi vaļi taisītājs, tu vari saņemties un uztaisīt traļi vaļi. Bet tev pat nesaņemties, tu tā kā labprāt taisi traļi vaļi šad tad, bet tev ir jāapsēžās un jāsagatavojas bišķiņi. Tā kā, lai atgrieztos tajā mūdā un visā pārējā.
Un tad bija tā, ka pirmie cilvēki kaut kādi sāka pamest kūģi, kaut kas mainījās, un es sapratu vienu lietu, ka tas ir normāli. Cilvēki nāk un iet. Svarīgi būtu neapvainoties, nebojāt attiecības un spēt vai nu nākotnē sadarboties šajos pašos projektos, piemēram, Geto Games projektā, vai arī viņi ir tie, kas kā tādi pirāti dodas kaut kur dzīvē tālāk. Un tad viņi ir brīdis, kad viņiem vajadzīga kaut kāda lielāka palīdzība, tur mārketingā, citos uzņēmumos vēl kaut kur. Es saku, bet Getiņš baigi labi dara to un to. Jo mēs jau šobrīd darbojamies gan kā tāda ne reklāmas aģentūra, bet kā zināms produkcijas priekš dažiem uzņēmumiem un šo to palīdzam. Tā kā mēs kā aģentūra esam strādājuši 3 gadus ar lielāko nekustamo īpašumu projektu Gruzijā un Kaukāzu valstīs. Tā kā tās prasmes, ko mēs esam apguvuši šeit, mēs viņus daudz kur varam pielietot. Vienkārši, es atkal par to komandu, kad neapvainoties viens uz otru, laižiet ar Dievu un tiešām tādu atvērtu sirdi, tā, lai jūs pēc tam varat forši komunicēt arī nākotnē. Man tomēr nāk ļoti daudz jaunu cilvēki, tad viņi pastrādā. Es kādreiz tur varēju katru apsēdināt, nomotivēt viņu un tur tā un tā, un viņi palika. Un es atkal sēdināju, un atkal viņi palika. Un tad pienāca tas brīdis, kad pirmie aizgāja. Lai kā es viņu motivētu, viņš tomēr aiziet. Viņam vairs nepalīdz ne nauda, ne ideja, nekas. Viņš vienkārši grib kaut ko citu. Un tagad vienkārši tā, ka ja kāds kaut ko negrib, es īstenībā netērēju laiku. Tā kā, ja negrib, es jums saku vispār easy, super, korekti nobeidz savu to attālumu, kur to es tā kā paņēmis un viss kārtībā. Ir daži tīraģi, kuriem es spēju iezīmēt zināmas perspektīvas, bet viņiem tā nav pirmā darba vieta. Viņi ir pastrādājuši vēl kaut kur citur, paralēli Getiņam, un viņi ir izvēlējušies Getiņu kā vietu, kur augt nākamos 10 un 15 gadus. Jo Getiņš tā vieta, kur tu vari darboties, un tad kopā ar Getiņu izveidot līdzīgi kaut ko kā savu startup. Vai tas ir kāds sportveids, ko tu sāc attīstīt, vai tur darbs ar sponsoriem, tur konkrētu apjomu, tur telšu izlikšanas un aktivitāšu veidošanas, tur reģionos, pasākumos un tā projām, jo tā ir tā kā atsevišķa daļa. Vai tur Geto Rent, kurš tur uzstāda tehniku citos pasākumos, ne tikai Getiņā. Tā kā tur ir kur augt arī iekš paša Getiņa. Ok, super. Tu minēji par tiem tīraņiem. Man tāds jautājums, vai tu jau esi uztrenējis to sajūtu un to aci, kurš būs Geto Games iekšā komandā un kurš nebūs? Vai tu vēl kļūdies tajā jautājumā? Es domāju, ka es tāpatās, kā daudzas par visādiem sportistiem kļūdījies un par cilvēkiem arī es esmu daudz kļūdījies un es neizskatās, ka es kādreiz tā varēšu uztrenēt to aci. Tas ir tāpēc, ka cilvēkiem, tīpaši tajā jauniešu vecumā, nenormāli mainās tas viņa mūds. Viņš var vienu rītu pamosties un viņš var saņemties. Un viņš var vienu rītu vai vienu vakaru neaiziet gulēt un pēc tam neaiziet vairs nekad gulēt. Tādā ziņā. Tas vēl nav tāds cilvēks pie kaut kādiem 30 gadiem jau ir tāds, plus mīnus paredzams kaut kas. Tāds. Ar jaunieti tu nekad nezini. Viņš šodien ir 20 gados, viņš ir liekas, ka tas ir nākamais superstārs. Daudzi palaiduši garām vienu lietu. Renārs Zeltiņš, jo bieži vien daudz atsaucās uz Renāru Zeltiņu. Viņam bija 27 gadi, kad viņš sāka vadīt Geto pasākums. 27 gadi. Un viņš pirms tam bija profesionāli spēlējis basketbolu. Visu mūžu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē laikā treniņš, vietā. Viņš bija tur visās jauniešu izlasēs. Viņš bija pie pieaugušo izlasē, pie kandidātiem. Viņš spēlēja spēcīgākā Latvijas klubā. Uz to brīdi tas bija Ventspils. Jāsaprot, tas bija džeks ar darba kultūru. Tā kā Renārs strādāja, tos nākamos 7, 8 gadus, es daudz ko izdarīju Getiņā. Renārs daudz ko ir izdarījis. Vladislavs Lakši, mūsu mākslinieks, daudz ko izdarījis. Sanda Gertnere, bijusī Brūna, tīra menedžmenta ziņā. Pie 4 cilvēki, kuri ļoti daudz izdarījuši. 5. cilvēks, kurš šodien jau ir sasniedzis to pašu latiņu un jau sāk lēnām varbūt kaut kur apdzīt kādu. Tas ir Antons Semeņaks,
kurš ir izveidojis Faņķiks, kurš ir izveidojis tieši geto futbolu. Un Edgars Gertners jau kādu 7. sezonu ir mūsu radošais direktors, a.k.a. Sniegs. Jā, un viņš ir arī brīvdienu projekts, tā kā viens no džekiem un līderis. Tā kā, tie varētu būt tādi, ko man uzreiz... Uldis Reiters jāpiemina arī, kurš ir par tehniku atbildīgs, jau kādus arī 5-7 gadus. Pirms tam viņš bija operators. Un baigi viņš operators un montēja. Nenormāli atbildīgi, un viņš tur tik ilgi sēdēja pie datora. Bet es zināju, ka viņam patīk mašīnas un tehnika, un viņš nāca no velosporta, bet Uldis var jebko darīt, viņš ir nenormāli apzinīgs. Viņš tā kā var... Jautājums, vai viņš tur būs superstārs, tas cits jautājums, bet viņš tā kā var darīt. Un tīri dēļ veselības viņš bija tik ilgi nosēdējis pie tā datora, jo viņš pie viņa sēdēja, viņš kamēr nepabeidz, viņš, iedomājos riteņbraucējs. Jā, tiem filmētājiem tā ir, jā. Jā, un es teicu, Uldi, stop. Es saku, davai, mums tur nomainījās kārtējais kaut kāds tehniskais... Tehnisko cilvēku vispār tik grūti ir atrast. Jā, tur kaut kāds tehniskais. Mēs viņus kādreiz saucām par direktoriem, tagad Getiņā vairs nav direktori, jo tikko kā cilvēku nosauc par direktoru, tā sākās problēmas. Jā. Līdz ar to mums tā kā Uldis ir atbildīgais par tehniku. Un tad Uldis sāk to mēģināt, un tagad viņš ir krutākais džeks, kāds ir bijis šajā žanrā. Tā kā atrast tos superstārus, protams, ka es redzu, ka cilvēks spēj un var, bet, zin kā, viena lieta ir, ka tu spēj un var, bet ko? Man nekad nav bijis mērķis ar Getiņu izaudzināt kaut kādu lokālu zvaigzni, Lauru Zelānu. Es ļoti mīlu Lauru un tur Sintiju Lēmanu un tā. Es vienmēr gribēju, arī Renārs Zeltiņš bija tāds laiks, un es saku, Renāri, brauc prom uz Ameriku. Es saku, davai, es nezinu, atradīšu kaut kādas līdzekļus, brauc uz Los Andželosu. Es saku, tu esi tik talantīgs, ka tu atgriezties varēsi vienmēr. Tu esi supertalants. Es saku, lietas klāt angļu valodu, brauc prom uz otru pasaules galu. Es ceru, ka Renārs neapvainosies, bet tas tiešām tā bija. Un viņš palika. Un es jau neko nesaku, un visi kārtībā. Viņš ir fantastisks vīrs, tēvs un tā tālāk, bet es vienmēr gribēju redzēt nākamos porziņus. Tā kā visi kārtībā. Arī es neesmu porziņš droši vien, bet mans sapnis, lai tie, kas iet caur Getiņu, lai viņi sasniedz porziņa līmeni. Tā kā. Tas, ka mēs te lokāli, ka tu man aicini uz podcastu, tas nav nekāds sasniegums. Tā kā tas ir pārāk vienkārši. Jā. Bet atkal par tiem tīriņiem, šeit arī tavos 16 gados noteikti neviens nedomāja, ka tu esi varbūt uz kaut ko tik ļoti spējīgs. Jo, kā jau tu minēji, tev arī viegli nebija gājis tīņa gados. Ne, man gāja viegli, varbūt cilvēkiem, kuriem ar mani gāja. Kur saskaidās ar tevi, varbūt. Man gāja, viss bija normāli, vienkārši man paredzēja, vai nu sēdēšu cietumā, vai nu man nogalinās. Nekur jau tālus no tā neesmu ticis. Tāpēc tu esi geto games, un tu tā kā esi tur, un tevi neviens neiztiek vienkārši tāpēc. Tu apgāji sistēmu. Neapgāji, tāpatās, ja mēs sistēmas tāpat tur uzbruk kaut kādas jaunas biedrības, kurš tur izveidojās un tā tālāk. Ir konkurence? Nē, konkurence ir droši vien visu laiku, vienkārši varbūt tajā mērogā to pacelt. Tas jau nav tāds milzīgs naudas projekts, lai ar to nodarbotos visi talantīgie biznesa cilvēki. Viņi nodarbojas ar nopietnām biznesa lietām, viņi iet pelnīt naudu. Nodarboties ar geto games, lai nopelnītu ko? Lai nopelnītu ko? Lai tu būtu paēdis? Geto games, jā, mums ir sapnis par to, ka mēs nopelnīsim savus lielos miljonu, miljardu, triljonus un tā tālāk. Protams, kad nepamet sapnis, un mēs tāpatās tur apgrēdojamies un cenšamies būt efektīvāki, un ko tik mēs nezinām, bet paralēli nāk tur ģimenes bērni, tur kolektīvā arī dzimst bērni, tur katrs var tik daudz laika veltīt, cik var. Tur arī daudz kas mainās, un līdz ar to arī tieši tajā pamatsastāvā, ja, kas varbūt kādreiz varēja lekt dienu un nakti. Tagad nāk atbildības citas kā. Protams, un tāpēc arī tas varbūt kaut kādā brīdī piebremzē mūs, bet mēs turamies kopā, jo mēs zinām, ka bērni aizies tur bērndārzos un tā, un mēs esam atkal iedot kārtīgi gāzi grīdā. Tā kā arī par to ir jādomā. Un arī par startautisko, tur ar ielu futbolu mēs diezgan stabili virzamies startautiski ar kaut kādiem festivāliem un citām lietām, ko mēs arī plānojam veidot. Bet tas scalings te nav tāds,
tas skalings tāds stipri specifisks. Mēs sākumā domājam ar kaut kādiem lieliem projektiem iet, jo likās, ka tas, kas vajadzīgs. Šobrīd doma ir tieši otrādāk ar maziem projektiem un ļoti daudz pa visu Eiropu un iespējams nākotnē arī pa pasauli. Tas būs tāds, pastīsimies, ja sanāks, tad pastāstīšu vairāk pagaidām. Nav tā, ka es būtu māņķisīgs, bet vienkārši, pirkškam tukšu kultu, ja vēl nav izdarīts. Geto Games pastāvēs līdz cik ilgam laikam? Līdz mūža galam? Līdz pasaules galam? Kā tev šķiet? Līdz pasaules galam? Tu spēsi nodot pēc sevis tā kā tam visu, lai tas būtu ilgstoši? Es gribētu, lai tas tā būtu. Es gribētu, lai arī pēc manis būtu Geto Games. Kā jau kurš cilvēks, kurš dara kaut kādu līdzīgu lietu. Bet, pret ko mēs mēram? Pret kaut kādām miljonu gadus vecām galaktikām vai pret kaut kādu Jēzus Kristus vai jauno kalendāru? Es domāju, ka kamēr es teicu, šie aktuālie sporta veidi būs un izskatās, ka tuvākā laikā viņi vēl joprojām būs, jo futbola reitingi pasaulē vēl joprojām ir nenormāli un ļoti labi. Vēl ir viss šīs nesen vēl mazāk attīstītās valsts, kuras ļoti attīstās. Līdz ar to arī tur Arābu valstīs futbols viņš tikai tagad ieskrienās. Viņiem tikai tagad ir parādījusies infrastruktūra. Tā kā tiem pasaules grādiem tas vispār kaut kas jauns ir. Tas, kas Eiropā jau ir 100 gadus un vairāk, vai Anglijā cik tur 100 kaut kādus 50 gadus, laikam futbolu spēlē tā diezgan aktīvi, ja? Tad tur tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Līdz ar to tur Indija, Ķīna un viss šīs valsts, viņas jau ļoti pievelkās. Un Getiņš jau tikai tāds mazais tāds brālīts visam tam lielajam sportam. Jā. Kurš izmanto sportu kā instrumentu, un tad liek klāt darbu ar jaunieti. Un to darbu ar jaunieti, ja tādā Latvijā, ko tas ir darba jaunieti? Tur ir tā, ka tu veido platformu, un tie paši jaunieši veido kaut kādu zinām saturu. Kaut kāds galvenos pilārus par tām sporta sacensībām mēs noturam, tur Geto Tinders un visādas joks un tā mēs tur sataisam, un tie ir tā kā galvenie pilāri, bet pēc tam jau viņi paši tur veidojot savas attiecības, veido arī zinām saturu. Un tas ir tas, ko nevar skeilot. Tas ir tas, ko tu, kā man tur, ja Latvijā tu pret Getiņu jūti kaut kādu, labu sajūtu, es ceru. Tipa forši manā bērnībā, es tur biju, tur bija viss tāds krāsājums, viss tā forši. Es ar to izaugu. Tad, Somijā, no tā, ka tur notiks viens festivāls gadā Helsinkos, tā kā, so what? Getiņš Latvijā tur braucis vienmēr ir pa skolām, ticies ar jauniešiem, taisa visu skolu sportu, vienu un tie paši cilvēki. Taisa 60 pasākums katru vasaru ar skaidriem sociālajiem tīkliem, ar ziņām, ar visu. Tā kā kāds darba apjoms tiek ieguldīts, lai tu kaut ko justu un aicinātu mani uz podcastu. Jā. Priekš kam to darīt citām valstīm? Un tas ir tas jautājums, priekš kam viņiem to? Ļoti daudz mēģina kopēt. Bet te ir tas stāsts par to spēju, talantu, varēšanu, gribēšanu, kad ir tik daudz jāstrādā. Tad labāk iet tirgot šās lampiņas uz sienas. Tāpēc, kad točni, ja tik daudz strādā, tad ar lampiņu tirgošanu var noteikti nopelnīt vairāk nekā ar Getiņu tajā formā, ko jūs piedzīvojuši šeit Latvijā. Jā, par to izaugsmi. Protams, tā izaugsmi viņa prasa arī kaut kādas ķibelus. Protams, tev gribu pajautāt jautājumu, vai tev ir kādreiz bijis tā sajūta, ka viss tā kā pietiek vai tā kā tik ļoti neiet, jo arī kaut vai tas pats Covids, arī nebija viegli lieta. Tagad vasarā, kad grīziņgalām mēs no sērijas pasaka norauž top krānu, jo jūs esat par skaļu. Šādi te mirkļi, tā kā tev ir bijis tā, kad nolaižās tās rokas? Vai vienmēr ir bijis tāds, ka viss būs labi? Visi, vai ir bijis tā, ka ir jāiesprengst? Ir bijis, ka rītīgi viss kaut kas besī, bet ir tā, ka jo man vairāk kaut kas besī, un ja tas ir kaut kāds ārējais apstākļus, jo es palieku negantāks, stingrāks, sagrupējos, un kamēr es to neatrisinu, tikmēr, man tā cīņa ir, tā kā saka, tur bez cīņas nav uzvaras, tad man tikko kā man ir spiediens pretīm, tā man tā motivācija momentāli auga. Tas primāts bišķiņi.
Tādā ziņā tāds primāts, kad citi saka, ka nevajag cīnīties un tā. Nē, mans ļoti motivē. Tanī brīdī, kad ir tur kaut kādām grīziņkām biedrībām problēmas un tā tālāk, es augu tanī. Tāpēc, kad es izmaļu caur sevīm dažādas sajūtas un domas un ir teiciens, kad uz sūdiem labi aug. Un te ir līdzīgi, kad tā mūžīgā pretestība, viņa tev liek domāt, tu momentāli tev nāks tādas labas idejas galvā, mēs teiksim ar visām grīziņkalniem un arī pirms tam kaut kādām citām problēmām. Tas ir iemesls, kāpēc mēs pasaulē aizvien aktīvāk visu kaut ko mēģinam darīt un daram un tā. Tā kā, nē, man arī Covid tas bija tāds komats uz kaut kādu brīdi, kurā vajadzēja saprast, kā tad rīkoties un reaģēt. Covid gados, kad mēs tur rīkojam tāds nepārāk saskaņots, teiksim tā, pasākums, tad bija lielākais komandu skaits. Tāpēc cilvēki nebrauc apkārt pa pasauli. Bija lielākie komandu skaiti, laikam pēdējos 10 gados. Tā kā mācamies, vienkārši no katras situācijas mācamies. Covid gados mēs pastrādājām citos projektos, kā jūs teicat, Grūzijas projektā, kas bija ļoti interesanti, laba pieredze, kur vienkārši palīdz šobrīd Geitiņu attīstīt kaut kādā jaunā līmenī. Jo tur bija tiešām tāds biznes, un pastrādāt kopā ar tādiem biznesmeņiem, kaut kā šobrīd mēs to romantiku un ekonomisko pusi esam labāk iemācījušies salikt kopā. Sabalansēt. Jā, sabalansēt. Jā, kādreiz viss bija absolūts romantisms, un līdz ar to, par cik tu visu laiku ej gāzes grīdā, tas risks ir ļoti, ļoti augsts. Tad šobrīd mēs saprotam, ja mēs gribam iet tādu gāzes grīdā, ir vienkārši jādabū to budžetu, jābūt tur, tiem riskiem jābūt ir daudz apzinātākiem. Jā, vienkārši, manuprāt, arī tas tā ļoti mainās, jo, tagad tev ir 38, tad tev bija 23, un tā kā tie arī ir divi. Dažādi cilvēki. Divi dažādi cilvēki ir kaut kādā, ne dažādi, bet vienkārši savādāk tā domāšana, kā tu skaties kaut kādām lietām. Neizbēgam, tas jau tā kā ir iemesls, kāpēc mēs šeit esam atnākuši. Mēs esam atnākuši mācīties, tāpat mēs visi nomirsim. Līdz ar to vienkārši šeit to dzīvi padarīt pēc iespējas interesantāk, kamēr mēs šeit esam. Kas vēl svarīgi ir cilvēkiem, ne tikai lai tā dzīve būtu interesanta, bet lai sabalansēt viņu tā, lai tu nodzīvo savā labākajā kaut kādā miesā, veselībā un šajā visā. Jo reizēm, kad skaties, kā tur cilvēki nodarbojas ar ekstrēmiem sportiem vai ko citu, es varu tikai iedomāties, ka tad, kad to kameru pagriez prom no viņa un viņš tur 40 gados paliek viss tur tāds salauzts, tad man ir jautājumi, kur tad ir tā, vai tās pozitīvās un heroistiskās heroizmu tās sajūtas, atspēko viņam tās sāpes, kuras viņi pavada pēc tam līdz mūža galam. Jā. Te ir tas jautājums. Mums tādā ziņā viens kolēģis Miks Ojers aizgāja prom no Geto Games festivāla veidošanas, jo viņš teica, ka ekstrēmais sports ir aizgājis pārāk tālu. Ka viņš ir palicis tik bīstams, jo mēs jau redzam tikai tos trikus, kuri ir nosēdināti, kur sanāk. Un tos, kuri nesanāk, mēs redzam daudz mazāk. Bet patiesībā tie triki, kur nesanāk, viņi ir daudz vairāk. Un arī tie negatīvie scenāriji patiesībā ir daudz vairāk nekā tie superpozitīvi. Tā kā ar to dzīvi, tur jādomā, ir arī liels bizness, viņš atnes milzīgas mācības. Es domāju, ka liels bizness ir kaut kas līdzīgs kā Izaudzināt bērnu? Nē. Kaut ko var tur savilkt kopā, bet ļoti reti labi biznesmeņi ir labi vecāki. Ja man tā vienā teikumā. Ko tas ir labi vai ne labi, bet dienas beigās nav tik vienkārši. Tev jāpavada daudz laika darbā, un tad vēl ar bērnu. Tur ir zināmi jautājumi. Tur bērniem mēdz būt pretenzijas ļoti ilgu laiku. Par ģimeni, tad es gribētu to pajautāt. Tev ir 4 bērni, tu esi daudz bērnu tētis, vai ne? Ja tā sanāk, jā. Un nav tā, ka Geto Games ir tāds 5. bērns, ar kuru tu vienkārši kopā esi audzis, un nav tā, ka tas Geto Games no tevis ir paņēmis tik daudz laiku, ka tev varbūt nav sanācis būt klāt tā kā ģimenei. Ir tā, bet es biju tur šķīries un ņēmies un tā tālāk, un ar bērnu mātēm es tur neesmu izdzīvojis
kopā, un es biju tāds vairāk sestdien, svētdien tētis, līdz ar to vasarās sestdien, svētdien tētis tāpat nesanāk, jo es vienmēr esmu bijis Getiņā. Un noteikti no visiem 5 bērniem, ja mēs Getiņu pieskaitam kā 5. bērnu, Getiņš dabūs visvairāk. Jā. Tā kā, nu, to jau jāprast pēc tam bērniem būs, kā viņi tajā visā jūtās un kā ir, bet nezinu, es viņus vienmēr esmu mīlējis, cik es varējis, es iesaistījies un palīdzējis, kā varējis un tā tālāk. Un, es domāju, mani kā tēvu droši vien, nezinu, tur bērnu mātes un paši bērni, nu, viņiem varbūt ir savas kādas pretenzijas vai vēl kaut kas, bet es par to neteiksim, ka neuztraucos vienkārši. Arī man pret saviem vecākiem ilgu laiku bija diezgan liels pretenzijas. Nu, līdz kaut kādiem gadiem 30, apmēram tas vecums. Un tad vienā brīdī 32 sapratu, ka es īstenībā vispār neko ģeniāli vēl neesmu izdarījis, es vienkārši nokopēju savus vecākus. Labā ziņā nokopējis. Man tēvs bija ideju cilvēks. Un tāds, nu, kaut kā tā kā uzņēmējs, bet tā kā ideju cilvēks. Mēs esam ļoti līdzīgi šajā ziņā. Bet tev nebija kaut kāda dusma tā kā pret, nu ne dusma, bet tāda sajūta, ka ārpēc jums tik līdzīgs, ka tev pašam ir kaut kāda dusma pret... Nē, man nav, es ļoti abrīnoju savu tēvu un ļoti cienu un par to. Viņš ir tur pirmais latvietis, kurš ir vedis nu, uz Dakāru sportistus un tā tālāk un izbraucis Dakārus un tā tālāk. Vienkārši daudz vairāk tur zina par dāmi, bet Elbekens vienmēr bijis daudz ātrāks. Nu tā, un ne jau sliktā ziņā arī dāmas ir daudz ko labi izdarījis un tā, bet vienkārši, nu tā, viņš ir bijis tiešām fenomenāls džeks un tajos savos spēka gados, un arī, ja pastītos, kur viņš bija 38 gados, viņš tur Latvijas autorallijā bija tur vicečempions tajā laikā, kad brauc tur Ivars Cauni, kurš bija, nu, tāds diezgan ģēnijs un mans tēvs ir reāli krūts džeks visādā ziņā, gan tas, ka viņš to savu sportu spēja pārvērst līdzīgi kā es pārvērtu basketbolu par savu darbu, tikai nevis kā basketbolists, bet jau kā organizators. Un mēs esam ļoti līdzīgi. Viņš arī savu hobiju autosportu pārvērt par savu darbu un būvē sporta mašīnas. Tāpēc es esmu bijis ar viņu vairākos situācijās kopā, kā piemēram, tur, nezinu, somu pilots, braucot tēva komandā, iznīcina mašīnu. Nu, tur 4 kūliņi, no mašīnas nav ko paņemt. Es domāju, ārprāts, mašīna šausmīgi dārga. Nu, tur 200,000, piemēram. Un es domāju, nu viss, nu tētis tuņās būs ritīgi, tur tāds bēdīgs, dusmīgs un ko neko. Un es tā kā tā, es saku, nu ko tur kā? Viņš kā, nekas traks, izjauksim, tagad tieši būs iemesls viņu tagad pagarināt, tur mēs pārmetināsim, pārtaisīsim un tā un iedod tādu milzīgu optimismu. Nu tā kā, es domāju, bļēns, ja pat tādā situācijā, un tas nav, ka tu lasi kaut kādā grāmatā. Tas ir, ka tu pieeji klāt pie cilvēka, kurš ir, nu kā saka, vienu dienu tur labāks, vienu dienu ķips sliktāks, viņš tāpat slimo. Nu, tu zini par viņu kā par īstu cilvēku. Un, kad tu redzi, ka īsts cilvēks var tādā situācijā noreaģēt tik optimistiski, tad tas nav kaut kāds stāsts no Instagram. Tas ir kaut kas, ko tev ir iespēja piedzīvot. Un tāpēc tanī brīdī, kad mums bija tur jāsaskaņo Kolizejs, piemēram. Mēs viņu sākumā uzbūvējām un pēc tam saskaņojām. Jo, ja mēs būtu sākumā viņu mēģinājuši saskaņot, tad būtu zināms problēmas. Būtu grūtāk, Jā, būtu citādāk. Un tu jau vienmēr, kad tu dari kaut ko jaunu vai kaut ko interesantu, un tā ir jau milzīga pretestība. Un nekas būs citādāk, bet mēs esam pamēģinājuši. Un tāpat arī viņš mums piedalījās tajās sacensībās. Viņi brauc, viņiem tajā dienā nesagāja, bet viņi turpina darīt. Un tāpēc prasa, cik ilgi būs Getiņš. Nu, gribu domāt tik ilgi, kamēr pietiks drosme? Nu, nē, kāpēc pietiks? Man droši vien pietiks kaut kāda spēka un komandai pietiks spēka, jo mani jau kolēģi, mēs visi viens otru tutējam. Arī kaut kādā brīdī neteiksim, ka es tur pagurstu vai vēl kaut ko, vēl varbūt man nenāk neviens un nesaka tur, Raimond, tur saņemies vai vēl kaut ko, bet drīzāk saka, nekas, viss būs kārtībā, tiksimies ar to galā, mēs esam komanda, viss būs normāli tā kā. Es nokopēju savus vecākus. Mana māte ir baigais tur zelta gabals un baigais malcīts un tāds baigais miers, nu tāds, kas iedod sazemēties. Un es palielam no viņiem abiem es paņēmis iespējams labāko, ko es varēju paņemt. Ja? Nu tā,
kaut ko varbūt arī neesmu paņēmis. Bet, un tad no 32 gadiem es sāku saprast, ka jāveido ir sava dzīve. Un tad es tā kā nedaudz pazudu, jo es nesapratu, ko tagad darīt tālāk. Tāpēc, ka viena lieta, ka tev visu laiku ir forši vecāki, kurus kopēt, jo viņi ir tepat blakām. Tas tā kā pārrakstīt ir vienkārši pārrakstīt mājas darbs no skolas biedra. Nu, tā kā tev visu laiku ir blakus teicamnieks un tu vienkārši pārraksti. Viņi savā ziņā bija priekš maniem tādi kā teicamnieki. Tēvs vienmēr tur ieguldīja tehnikā, tur būvēja to. Es vienmēr būvēju grīziņu kalnu, taisīju pieejam cilvēkiem tā. Un es vienkārši paņēmu, izdarīju visu to pašu. Māma vienmēr bija mīļa, cilvēcīga un arī vecais tēvs un vecā māte. Tā kā tā ģimene vispār tāda ar ļoti tādām cilvēciskām vērtībām. Nu, un es tāpatās izturējos pret saviem kolēģiem. Un tā, ja es teicu kaut kādu skarbāku vārdu, jā, mans vecais tēvs arī par to, kas nenolika instrumentus vietā, varēja ne tikai pateikt skarbāku vārdu, bet vienkārši ievilkt tev pa galvu. Tā kā, tāpēc, ka tā ir realitāte. Un Getiņā bija līdzīgi. Principā, ja tu tā kā galīgi zaudē prātu, noraust varbūt, ka tu vari dabūt arī pendeli. Tā kā, tas ir normāli. Tā kā, šobrīd es 6. gadu dzīvoju pats ar kaut kādu savu galvu. Nav nemaz tik vienkārši. Visus tos ceļus es meklēju. Ir kaut kādas lietas, kuras notiek kā tāda sniega lavīna, kur turpina vēlties, bet tomēr mēģinu arī, lai būtu kaut kādi apzināti lēmumi, mani lēmumi, un lai tagad es stādītu kaut kādus jaunus notikumus uz savu tālāko dzīvi. Tā kā tā. Varbūt tā ļoti gaisīgi, bet tā ir. Jā. Nē, jebkurā gadījumā. Es arī varu laikam pateikt, ka es no saviem vecākiem. Zini kā arī vecākiem tas tā iet. Dažreiz liekas, ka tu zini kā labāk par viņiem, un tad kā tu līdzinies viņiem, bet tad dienas beigās es arī saprotu, ka es jau paņemu vienkārši to visu labāko no viņiem. Jo arī vecākiem ir tāda tendence, ka dažreiz īstenībā mums bērniem tā tendence, ka mums liekas, ka tā kā mums nebija tas un tas un tas, bet tad tā kā pieaudz un tu saproti, ka īstenībā... Tu pats paliec pa vecāku, daudz ko saproti. Jā, tā tas ir. Nē, tagad kopš es pats paliec par tēvu un tā, es tik ļoti novērtēju savus vecākus, vairāk un vairāk, un man būtu ļoti daudz jālūdz piedošanu par 10 gadus, kad kādā intervijā es tur teicu, tur tēvs maniem tur pacēla roku un tā. Es vienkārši nevaru salīdzināt, kāda viņam bija dzīve, bērnība, kā viņš auga, kā viņš gāja cauri, cik viņš pa īstam centās priekš ģimenes un tā tālāk. Un es zinu, kā es apmēram uzvedos savos 11 gados un cik ļoti es to vispār nenovērtēju. Tagad kā pieaugušais, protams, es to saprotu un vienkārši gribu viņiem atvainoties par visām tām trakām, sliktām emocijām, ko es būtu sagādājis, jo viņas bija pietiekami daudz. Jā. Tu māki palūgt piedošanu? Jā. Arī bērniem mēdz palūgt piedošanu, tā kā tas man tāds... To es iemācījos laikam sportā, kad, ja tu gribi, lai komandā nedomā, ka tu esi krāns, nevis, ne tikai, lai nedomā, bet lai arī tās attiecības būtu tādas veselīgas un normālas. Arī, es domāju, attiecībās vīrietim un sievieti, man liekas, nenormāli svarīgi ir mācēt palūgt piedošanu. Un tāpatās palūgt piedošanu vecākiem, bērniem, otrām pusītēm, komandā. Parasti tu uztais kādu stulbu kļūdu, tur driblē, uzdriblē uz kājas, bumbautā. Un tad ir viena daļa spēlētāja, kuriem liekas, ka viss kārtībā. Vienkārši tā kā nekas nebūtu noticis. Visa komanda ir baigi strādājusi aizsardzībā, lai tiktu pie tās bumbas, un tu viņu vienkārši pazaudē. Tad, ja tu tā kā neko nepasaki, tad liekas varbūt, ka tu bišķi pimpsies. Tā. Bet savukārt, ja tu pacēli roku un saki, Džeki, sorry, vainīgs, liekas, ok, viss kārtībā. Un līdzīgi arī, man liekas, attiecībās, ja mēs jūtam, ka kaut kas nav bijis kārtībā un tā, un es tev saku, tu zini, sorry, es tur laikam bišķiņu pāršāvu pār strīpu. Un tā otra pusē, ok, tad ar šo cilvēku var turpināt kaut kādu dialogu un sadarbību un tā tālāk. Bet, ja tā otra puse, nekad nav vainīga, un tā, tad... Neiet runa vainīgs kā vainīgs, ka viņš ir tik vainīgs, ka viņu vajadzētu tagad, es nezinu, galvu viņu apgriezt otrādāk. Nē, tad vienkārši netīšām. Tā kā es gāju garām un netīšām ar kāju
uzsita pa vāzīti, vāzīti nokrita un vāzīti nokrita. Vāzīti vairs atpakaļ neslīmēs. Tā kā, sorry, tas bija es, tā kā, jā, es nokrita, viss kārtībā. Tā kā, ka tu vispār apzinies, ka tu esi telpā un vietā, un ka tu apzinies, ka tev nesagāja. Un tas nevienam nav jākrīt ceļos, tur jāatvainojas. Vienkārši normāli, sorry, gadījās. Tā kā tā. Jā. Nē, super. Lielas tev paldies. Un varbūt tāds noslēguma jautājums, ko es vēl gribētu pajautāt. Kur tu redzi sevi pēc 10 gadiem un kā geto tu redzi pēc 10 gadiem? Labs jautājums. Ļoti gribētos, lai izdodas mums ar geto futbolu uztaisīt šo te, lai visā pasaulē viņu spēlētu. Jo šobrīd tuliņ novembrī, 1.2. novembrī Latvijā notiks Dzintars rūpnīcas telpās, notiks pasaules kauss, pirmais pasaules kauss futbolā 3-3, kur sabrauks tiešām visi pasaules reāli spēlētāji, dūži, legit no visiem pasaules geto, no Kolumbijām, no Japānām, no Amerikām, no Austrālijām un tā tālāk, kas tā kā diezgan nereāli ir, kas notiek Latvijā, bet tā vēsture tiek rakstīta. Gribētos, lai pēc 10 gadiem tā lieta ļoti labi strādā. Es gribētu, lai man visi bērni būtu pie vietas un viņiem viss būtu tā normāli. Un lai es tik cik būtu varējis ietekmēt to visu. Gribētu, lai mans dēls Rodrigo labi spēlē futbolu, jo viņam ritīgi patīk. Un es ceru, ka viņam sanāks. Viņam tagad ir 10 gadi, tā kā 20 gados viņš varētu tieši būt Latvijas izlasē, un Latvijas izlase varētu vinnēt pasaules kausu futbolā, nevis ielu futbolā. Tas būtu viens no tādiem labiem mērķiem, un kur gribētu būt. Jā, gribētu, vienkārši, lai visi ģimene ir pēc iespējas stiprāka, veselāka, foršāka, un tas droši vien tāds virsmērķis. Pa darba lietām un getiņu lietām viņš ir tāds organisms, kurš... Pats no sevis. Viņš pats no sevis varbūt ne tik ļoti attīstās, bet lai visi tie cilvēki, kas tur ir iekšā, lai viņi ir savās labākajās versijās un turpina veidot šo tradīciju un platformu nākamajām paudzēm. Bet es domāju, nākamajos 10 gados vēl man ir viss iespējas ļoti daudz ko ietekmēt. Tā kā, ja tu prasītu pēc 20 gadiem, man būs 48. Pēc 20 gadiem arī man vēl būs iespēja ietekmēt. Tā kā lielā mērā tur sāksies jautājumi, varbūt tā, kad pēc maniem 60 gadiem, tur būs jautājumi. Bet es domāju, vecums galīgi netraucē veidot geto games. Vieniem pēc man nav jāiet ar 15-gadīgu džeku 1-1 kapāt basketbols. Man ir tēvišķi un draudzīgi jāspēj viņu nomotivēt uz labāku rīcību un sevis versiju. Tā kā, un es domāju, jo es vecāks palieku, jo es varu... Viedāks, jo vieglāk man to ir principā izdarīt. Un bija kāds laiks, kad es negāju pa skolām, es bišķiņ tā kā baidījos no tiem. Es tā domāju, ko es tur iešu, ko es savos 35 gados, ko es tiem 20 gadniekiem tur stāstīšu. Tuliņās viņiem viss būs. Viņiem vienkārši jāiet un jādara. Un tad man paaicināja uz skolu. Un es sapratu, ka es palicis daudz jēdzīgāks. Tā ir mana misija strādāt ar jauniem cilvēkiem. Tie, kas skatās, kāds grib uzaicināt ciemos, es to daru bez maksas, es eju pa skolām un tiekos jauniešiem un mēģinu viņiem kaut kā ielikt to super basiku par to, kā mēs mostamies, kā mēs ceļamies, kā mēs veidojam savas rutīnas. Un ļoti praktiskas lietas mēģinu izstāstīt vienkāršiem vārdiem. Visu to pašu, ko no viņiem prasa vecāki, jau novesti un kliedzot, visu to pašu tikai caur vienkāršākiem vārdiem. Jā, super. Tā. Lielas tev paldies. Paldies tev, Madara. Un paldies jums, ka bijāt ar mums kopā un tiekamies jau nākamajā epizodē. Tieši tā. Piesiņš visiem. Paldies tev liels. Paldies tev. Paldies, lai tev viss izdodās. Jā, paldies.